Hokeja kluba Zemgala, Jelgavas Ledus sporta skolas treneris pēc regulārās sezonas noslēguma, varbūt pirmais tāds rezumē par regulāro sezonu. Patīkam pirmkārt, ka šodien uzvarējām, skatītāji atbalsts, priecē, cilvēki nāk skatās, attīstībai ļoti labi bērni, nākotnē ļoti sportos, spēle paši. Uzvarējām, tas ir galvenais, mēs gatavojamies nākošām spēlēm. Sezonu ir ok, visu kopumā vieta ir atbilstoša mūsu spējām, gatavojamies tālāk. Jā, tagad regulārā sezona ir beigusies, bet galvenos spēks vēl liek. Kā ir tā kondīcija komandai? Tieši labi, ka mēs ar uzvaru beidzām šito un mēģināsim stāties pretī Liepājai. Un kā ir tas viena izvēle, kas ir Repšs vai Katurovs pat Liepāja vārtos? Kāds viss mēs neatklāsim. Kāds īsti ne. Un kā pat Liepājniekiem cīnīties, cik es tur sapratu, būs tur galvenais spēks? Vairāk mājasaptību. Viegli nebūs, bet neviens degunu nav nokārušas. Mēģināsim cīnīties, cik mūsu spēks. Ok, paldies. Veiksmēk, paldies. Davai Hāči. Mīļie Jelgavas skatītāji, mēs jūs gaidīsim tāpat kā jebkurā spēlē, bet visvairāk mēs jūs gaidīsim uz play-off spēlēm. Kurā datumā? 13. martā. 12. martā mums būs grūta spēle Liepājā. Nezinām, ko mums pretī liks, bet 13. martā mēs gaidīsim jūs šeit, jo jūs esat kā 6. spēlētājs, un mums atbalsts būs ļoti vajadzīgs tajās spēlēs. Tā kā nākat uz spēlēm uz Jelgavas Ledus halu, atbalstiet savus mīļākos hokejistus no Hokeja kluba Zemgala. Paldies, uz tikšanos!